Tā, nu, apskatīsim tā. Šerot vajag, šer. Tā, nospiedu, jā, bet nezinu, kāpēc viņš man. Tu. Tā, tātad ceturtais laboratorijas darbs. Kāpēc es neredzu nošeroto rāmī? Nu, vai man te nebūs tā, ka viņi neredzēs? Nu, labi. Tā, tātad šajā darbā mēs iesim tālāk un apskatīsim tādu transformāciju datiem, kuri atrodas failos, nevis tabulās. Tas ir pirmais uzdevums. No mapes faila, piedodiet, datu 4.1 jāapvieno tur vairākas lapu tabulas. Tā, visas atskaites izveidos šajā failā. Nu, labi, tad ejam date. Šoreiz mēs ejam get date from file un sameklējam tādu pozīciju from workbook no Excel failā. Atrodam ceļu līdz tam failam. Nu, man viņš ir desktopā 4, dati 4.1. Import. Tad atvērsies queries pievienojot šo failu un parādās tā saucamais navigators, kurā mēs ļoti loģiski redzam šī pievienota faila lapas. Mēs izvēlāmies variantu, mēs viņus atzīmēsim. Dati 1, dati 2, pat neskatāmies, kas tur ir ekrānā, dati 3. Mēs pasakām, mēs no šī faila ņemsim 3 lapas. Tā, un tad mums apakšā ir tāda iespēja ielādēt, nu, tas būtu ielādēt, kur es pat nezinu, man liekas, viņš lādēs, kā tur ir. Nu, viņš līdzīgi lot tu, ja? Bet mans ieteikums vienmēr apskatīt tos datus tieši query'ā un spiežam transform date. Tad tas navigators, tas ir tikai tā parādīt, kādas faila lapas mēs ņemsim. Tad šeit jau tabulas ir garas. Date skaits, prece skaits, klients skaits, abet menedžers, jā, cena ir 1, 2, tad šeit datu tips pareizi, N ir pareizi, jā, tad daudzums pareizi. Tad pirmā lapas dati ir, nu, pilnīgi mūs apmierina. Otrās lapas, skatāmies datums, nu, formāli viņš ir redzams kā skaitlis, vesels, mēs pamainām viņu uz short date, uz īsvārdu. Skatāmies add new step. Tas mums ir bijis, jā, un tad vēlreiz tādos, es pat teiktu, tā tīri piesardzības pēc jāiziet cauri pa kolonām, apskatīties, ka visur tās kolonu formati ir pareizie. Ir pareizie. Tā, trešai. Tā, nu, secība, kā jūs redziet, šeit arī ir, nav vienāda kolona, bet tā kā tips un saturs ir atbilstoši, trešā tabula ir pilnīgi, teiksim, arī mūs apmierina. Ko mēs tālāk darām?
Tālāk mēs vienkārši ejam šeit uz append queries. Tad nemaz neejam uz to lot to connection. Uzreiz apvienojam šīs lapas, kuras mēs caurskatot redzam, ka viņas dati ir pareizie. Ejam uz append queries, un arī es iesaku kā jaunu query. Nevis pie pirmā pievienot otro un trešo, bet izveidot jauno query. Tad, te būtībā viss būs līdzīgi. Tad mēs ņemam 3 tabulas, 3., 2. un 1. Jā, tad sastādām scenāriju, no kādām lapām mēs ņemsim. Ok. Jā, mums ir append. Varam nosaukt viņus tā. Būtībā summa. Tā. Summa. Teiksim 4, 1. Append varam nocēst. Bet tagad tai apvienotai tabulai, ejot cauri no kreisās uz labo, stop, es redzu, ka te ir kaut kāda kļūda. Un skatos datumu, parādās 0 un date. Visdrīzāk, ka te bija tā pati neatbilstība, kas mums bija pirmajā piemērā. Datums un date. Aizējam atpakaļ. Skatām pirmo, kas tur bija. Date. Otram bija datums, trešām bija date. Tad mainām kaut vai otrai, vienalga, vai no 1., 3. lapai vai 2. lapai, datums mainām uz date. Vienkārši iekšā tajā virsrakstā. Date. Jā. Ceru, ka citi nosaukumi sakrīt. Un tagad skatos to summas kvēriju. Date, kāpēc viņš date, man ir, vajag tagad laikam, tā, paskatīšos, tā, kur te ir tas, šeit ir refresh vajag uztaisīt, refresh, uztaisām refresh all, tad mums vajag, teiksim, varētu teikt, palaist no jauna to visu kvērī, teiksim, procedūru. Refresh all. Un apskatīsim, kas tur notiks ar to pēdējo. Tā, prece, date. Tā, vienalga viņš to 0 rāda. Nesapratu, tā, vēlreiz. Date. Kāpēc viņš to ir summai? Vēl. Viņš nevar izsniegt to, kas jau uzspēc. Man liekas, tagad vajadzētu uzspēc tikai vienu no kolonas, un mums nocēs ļoti stabilās. Paskaties, ka viņam šeit no kaut kādas te parādās tomēr dati. Sākot no kaut kāda tā. Kāpēc tas tā? Piemēram, es nevaru te saprast. Ko es daru? Ir racionālais paņēmiens. Paņemsim to, izmetīsim ārā. Man neizdevās, neskapēc, viņš nepārrēķināja visu. Es viņu delete uztaisu. Delete, mierīgi. Delete. Tagad tie dati vēlreiz, es viņus izskatīšos. Date. Stop. Date un date.
lielais mazais burts. Ot te ir bija. Date un date. Un te ir arī date. Tad, jā, nu, vajadzēja te nu, jā. Tad izrādās, ka līdz burtam, līdz simbolam. Tad jādod dēļ, jāraksta lielais un mazie. Visdrīzāk, ka tad mums arī būtu viss kārtībā. Ja? Bet tā kā viss ir tas, kas ir nodzēsts, to nevar atjaunot, tāpēc es no jauna append queries as new, taisu vēlreiz queriju apvienoto 3 tabulām, pie pirmās pievienoju 2. un 3. Jā. Redziet, ļoti labi, ka viņš tā arī fiksē to. Diezgan loģiski teiktu, ja? Viņš nav tik gudrs, jā, tā es teiktu, ja? Un skatieties, tagad vairs papildus kolonas nav apvienotai, kuru mēs saucam, kā tur bija, Q, summa 4,1, ja? Tā, tagad no vienas puses mēs varētu viņu tagad ielādēt atpakaļ tajā Excelī un teikt, tabulas tagad ir apvienotas no 3 lapām. Bet visi tie aprēķini notiek datoru, kā es teicu, smadzenēs vai arī, teiksim, tajās atmiņu, teiksim, šūniņās apgabalā. Mēs redzam, cena ir, loģiski būtu aprēķināt kopējo realizācijas summu. Ja? Kā šeit var veikt aprēķinus? Visas darbības ir tikai ar kolonām. Pamatā 99% ar kolonām. Tad mums vajag pievienot jaunu kolonu. Meklējam, kur te var būt. Add column. Add column. Pie aiz N, add column, un te ir jāizvēlas custom column. Tad mēs veiksim kaut kādus jaunus aprēķinus jaunām kolonnām. Jaunai kolonnai custom mēs rakstām nosaukumu summa. Summa 4,1. Summa 4,1. Tā būs kolona. Vienkārši kolona. Summa. Nevajag. Vienāds. Un te ir labajā pusē visi virsraksti. Mēs sakām cena klik, reiz n klik. Jā, tad cena reiz n kvadrāt iekavās. Tad, kā jūs atceraties vai neatceraties, Excelī bija tāds paņēmiens, ka darbs ar gudrām tabulām. Un tur mēs arī ar kvadrātu iekavām. Šeit viss notiek automatiski. Mēs pievienojam jaunu kolonu, kur sareizinām visu kolonu cena ar visu kolonu n. Sakām labi un skatāmies. Summa. Fantastiski vienkārši. Un viss parādās. Viss parādās. Summa. Tagad gan mēs varam aiziet uz galveno izvēli un uztaisīt. Sākumā es uztaisīšu connection, jo es tagad neatceros connection. Tā. Izveidot kopēju Excel tabulu. Tur vajadzēja vienkārši šeit pievienot klāt jaunu apvienotās 3 lapu datu kolonu. Jā, tad jāiet atpakaļ uz summa. Labais klikšķis, load to. Un tagad es saku table uz new worksheet. Table new worksheet. Tad es šajā failā, kur dati paņemti no cita faila un apvienoti, transformēti šeit, es saku labi. Šeit parādās summa 4,1, un tā ir atskaites tabula
pirmam piemēram. Labi. Skatām mājas darbs. Dati 4.2 atrodas 3 atskaits. Apskatīsim datu. Kā bija? 4.2, jā, 4.2. 4.2, 4.2, nu būs ļoti līdzīgi, varētu teikt 1:1, bet apskatīsim. Pirmā tabula uzvārds veikals summa, datums uzvārds veikals summa. Nu, te var uzreiz pamanīt, jā, tas pats triks, tā pati kļūda. Tātad pirmai lapai datums, otrai lapai datums, trešai lapai, kas ir šeit? Date jānomaina uz datums, un vārds un uzvārds jāpamaina ar vietām. Ja? Nu, tas, ko mēs šodien jau esam skatījušies. Ja? Tas ir mājas darbs. Tad te ir jāapvieno 3 lapu saturu. Katru no lapām paņēmām kvērijā, tad tam 3. kvērijām mainām date uz datums un vārds uzvārds dalām, splitojam un tad līmējam kopā, merģojam. Un tad apvienojam. Ja? Tā kā te ir tāds ļoti formāls darbs. Nav ko šeit man komentēt. 3. uzdevums. Append plus merge. Append plus merge. Merge jau tagad mēs te izmantojam kā komanda, kura apvieno kolonas. Kas šeit ir domāts 3. uzdevuma? Ko ir jāapvieno vai jāmerģo, ja tā drīkst? 4.3. Fails 4.3. 4.3. Skatām failu. Kas šeit ir? Šeit ir 1, 2, 3 lapas, kurā preces nav norādītas, ir tikai kodi. Kāpēc tieši tā bieži vien mēs redzam atskaits? Lieka informācija arī Excelī aizņem daudz vietas. Tāpēc bieži vien dati tiek nosacīti šifrēti. Un to es saucu 4. lapā kā kodi. Te izrādās nevis preces, bet te bija menedžeru pārdošanas kā attiecīgos veikalos un viņu kodi. Tad mums vajag 1., 2., 3. tabulu apvienot, un tad, izmantojot to 4. lapu kodi, viņu atšifrēt. Tādā vienkāršā valodā. Atkodēt. Kodu vietā jāieraksta uzvārds, vārds, veikals. Uzvārdu un vārdu pa ceļam arī apvienot. Tad visas šīs 4 lapas ņemam kvērijā. Iziesim ārā. Un no šejienes, tad tā pirmā darbība mums būs ar to dati 4.3, kur mums ir jāapvieno 3 tabulas un jāatšifrē ar 4. tabulu. Un tad vēl vajag pievienot, bieži vien tā ir. Tu saņem datus, tu jau sagatavo atskaiti no šiem datiem, un, piemēram, pēc mēneša atnāk nākamie dati. Kā tagad šeit var to datu papildināšanu tā, lai redzētu to galīgā rezultātā? To mēs apskatām 3. punktā. Un tad mēs pievienosim dati 4.3 papildus. Tas ir tas piemēra šī 3. uzdevuma 2. daļa. Tad sākam ar pirmo. Date, get date from file, from workbook, piedodiet. Tā, dati 4.3. Ņemam dati 4.3, imports. Ņemam ciet. Atkal redzam 4 lapu konfigurāciju.
izvēlamies select, sakām 1, 2, 3, 4. Neskatāmies, kā tur ir, teiksim, tajā pārskatu logā un spiežām transform date. Tad atvērot šo failu, mēs sakām, mēs ņemam pirmo, otro. Jā, nu te tā iznāca diezgan dumji, kā šīs lapu nosaukums ir tāds pats, kā bija pirmam uzdevumam. 1 ar 2, jā, tāpēc es tā formāli tagad tomēr, nu, es pamainīšu 1, 2, klik, klik, 3, 1, 3, 1, lai viņš ir, nu, varbūt to Q varēja pielikt, labi, nu, nelikšu. Tā, 2, 2 būs man 3, 2, 3, 2 un 3, 2, vai ne, tur 3, 2, vai ātri. Ai, ko es te izdarīju, ne tā. 3, 2, tev 3, apakšsvītra 2, un trešā lapa būs 3, 3. 3. To var nedarīt. To var nedarīt, to es vienkārši tā, lai sakārtotu. Atkal mēs vienā grozā vairāku uzdevumu kvērijas redzam, ja? Kodi un kodi, labi. Tā, ejam cauri. 3, 1. Datums, kods, summa, kolum 4, 5 un tā tālāk. Jā, tur pat ir vairākas. Tad, kāpēc parādās tukšas kolonas? Ne, es teikšu tā, pārsvarā gandrīz neviens nezina. Varbūt tas ir tā, ja failā kaut kādas darbības pirms tam ir bijušas, vai ne? Viņus var atstāt, jo nav ir tukšums patiesībā, ja? Bet priekš kā mums lieka konfigurācija? Ko mēs darām? Mēs paņemsim no datuma līdz summai, paņemsim datums ar shiftu summa. Mēs sakām, šie 3, lai paliek, pārējos nocēst. Kur mēs meklējam? Atkal zem labās pogas. Remove other column. Pret pirmām 3 pārējās kolonas nocēst. Viss. Tabula paliek normāla. 3, 2, tā pievēršam uzmanību 3, 2, datums, kods, summa, viss kārtībā. Es gan dažreiz, ja, to tagad varbūt nav vajadzīgs, es pat dažreiz paskatos ar filtra pogu, vai šeit nav parādās rindiņa ar error, vai arī nav tukšumi. Dažreiz tur arī iznāk, teiksim, nepatikšanas, ja gadījumā kādā no rindām ir tukšums. Piemēram, dati ir uz 1000 rindām, un kaut kādā tur 751. rindā ir tukšums. Tā kā, nu, šeit ir jau tie dati izsijāti 101 reizi, tā kā te nekā nav. Tā kā visi kārtībā. Tagad 3, 3. Date, jā, tad date, klik, klik. Datums, kā tur bija, lielie datums, mazie lielie. Datums. Bija datums pareizi, datums un datums. Jā. Un tagad kodus skatāmies. Kodi. Kods ir uzvārds, vārds, veikals. Viss. Tad tagad mēs ko darām? Mēs apvienojam pirmās 3 vienā. Apvienojam pirmās 3 vienā. Paņemsim šeit augšā append, as new, tad veidojam trešā uzdevumā, tātad 3 tabulas. Tā, ne, kodi nevajag. Tā, kodus nevajag šeit. Mēs ņemsim 3, 1, 3, 2 un 3, 3. Nu jā, viņš sākumā paņem to pašu, kur mēs bijām. Ja? Tad apvienot 3, 1, 3, 2, 3, 3, ok. Parādīsies append jaunais
kvērijs. Nosaukšu viņu Q summa 4, 3, ja? Trešā uzdevuma kopējā summa. Pagaidām tāda, kāda viņa bija 3 lapās. Tad liekās kolonas te neparādās, tad līdz ar to var ticēt, ka viņš ir paņēmis līdzi. Es šeit vēl dažreiz paspēlējos un ar filtra pogu datumam paskatos, pārsortēju viņu augošā secībā no 1. janvāra 19. gada līdz otrādi, līdz 1. ceturkšņā. Tad tie ir 1. ceturkšņa dati. Nu, tas tā. Lai saprastu, ar ko mums dažreiz ir darīšana. Dažreiz mājas darbā vai kur būs, ka tur būs pa 10 gadiem, teiksim, dati savākt. Tā. Kopējā tabula ir izveidota. Tagad, izmantojot kodi, paskatāmies kods 114, kodi. Kods, ja, tad nosaukums sakrīt, saturs arī sakrīt, tad tagad tā darbība, kuru mēs veiksim, viņa ir līdzīga tam, ko mēs darījām Excelī ar XLOOKUP vai VLOOKUP, ar tām formulām, diezgan gudrām. Tā, tagad visu to darīsim loģiski. Tātad Q summa 4, 3. Ejam augšā, combined izvēlnē merge queries, skatāmies as new vai nē, šo trešo 4, 3 query vienkārši papildināsim ar to informāciju no kodiem. Vienkārši merge query. Notiek tas, ko mēs redzam. 4, 3 summa to saturu. Salīdzinām viņu ar kvēriju kodi. Norādām, mēs tagad salīdzinām divas tabulas, divas kvēriju tabulas. Ņemam kods un kods. Vienkārši pasakām, pēc kurām kolonām mēs viņus salīdzināsim. Jā, un tad apakšā mēs redzam, ka 6000 rindām nav kļūdu. Tad mēs esam izvēlējušies, izrādās šajā failā 6000 rindas. Ja būs kāda neatbilstība, tad te viņš teksts parādīsies par kļūdu. Labi. Skatāmies, kas notiek ar to oriģinālo summas tabulu. Parādās jauna kolona kodi. Viņa ir ar apslēpto saturu, par ko liecina divas bultiņas uz tās pogas. Atveram vaļā viņu, un te parādīts, kādas kolonas šeit var pievienot. Expand, pievienot. Mēs sākām izņemt visas. Mums interese ir uzvārds, vārds un veikals. Kods nav vajadzīgs atkārtot. Un vēl šeit ir jānoņem ķeksis apakšā, lai virsrakstā neparādās tāds dubultais nosaukums. Galvenais te atstājām to, kas mūs interesē. Jā, uzvārds, vārds un arī tur, teiksim, veikals viss ir, un kas mums tagad ir šeit šajā transformētajā vai pārveidotajā vai papildinātā tabulā liekas, mums tas kods nav vajadzīgs. Mēs varam mierīgi to kods, labais klikšķis un mest laukā.
Arī šeit iztīrām tabulu no liekas informācijas. Nu, šī tabula ir virtuāla, nu ne virtuāla, bet viņa ir, teiksim, tāda nosacīta. Mēs sakām, izdzēst nevajadzīgo. Jā, atcerieties, ja Excelī ar to pašu lookupu, ja jūs izveidojāt tur jaunu kolonu, un ja jūs izdomājat, ka vajag nodzēst to oriģinālo kodu, nu tad tur viss nojauks. Tur vajag visu copy paste number rādīt, teiksim, ja. Tur ir jau zinām ierobežojumi. Te mēs vienkārši sakām, jā, un tas rezultāts, ko mēs, jā, remove, labi, remove, un rezultāts uzvārds, vārds un veikals, tur nekādi lookupi nav. Tur ir vienkārši viņš pēc tās formulas ieliek, nevis pēc formulas, bet pēc mūsu komandas, merge. Viņš ieliek to, kas tur paliek rezultātā. Tā, datums, summa, nu varbūt summu pārvilksim pa labi, lai tomēr ir tā, kā ir tabulās. Summa aiz veikala, pieņemsim, summa aiz veikala. Veikala summa. Nu, un tagad vēl varētu teikt, pēc iepriekšējiem datiem uzvārds un vārds vajag apvienot kopā. Uzvārds, kontrol, vārds, transform, merge columns, separator spice, nosaukums jaunai būtu uzvārds. Vārds, uzvārds, vārds, labi. Datums, uzvārds, vārds, veikals, summa. Viss ļoti, ļoti apmierina. Ļoti labs rezultāts. Tad tīra apvienota tabula, kura ir arī novesta līdz galīgām izskatām. Ko darām? Šeit šo Q summa 4,3. Galvenā izvēlnē close lot 2. Varbūt pat ielādēsim viņu uzreiz Excelī. Apskatīsim to 3 lapu apvienoto un atšifrēto close lot 2 un lot. Te parādīsies Q summa. Kāpēc viņš te ir iemetis? Tā, man drusciņ mulsina tas, ko es ieraugu šeit. Es ieraugu šeit visas tās 4 lapas. Tad mēs esam kur failā 4,24. Kodi. Es pamēģināšu tagad kodi un 3,1. Tā viņus no šejienes izdzēst. Delete. Un Q summa 4,3 paliek. Jā, es viņu pārvilkšu tur, kur loģiski viņam jābūt. Tad es tajā atskaites failā. Es tagad neatceros, vai es varbūt neesmu tos 3 un apvienoto neesmu connection taisījis. Mēs jau tur aizgājām queryā un tad visas darbības. Un tad, kad es nospiedu close lot, close and load, viņš arī visus cik tur bija, 3, 4 queries iemeta šeit. Viņi nav vajadzīgi šeit. Tad tagad mums ir Excel tabula ar 3. piemēra datiem. Paskatīšos, cik te ir. 6000 ieraksti, 6000 rindas. Tā.
Un kas mums vēl tur tajā uzdevumā ir teikts? Tur ir teikts, pievienot tagad dati 4.3 papildus. Tātad mēs esam ieguvuši 6,000 rindu tabulu jau galīgā izskata, kāda mums arī bija vajadzīga, kāds mums bija vajadzīgs. Un tagad pievienot vēl 1000 no dati 4.3. Tā, paskatīsim šos dati 4.3 papildus. Un vispirms oriģināli ieraudzīšu. Jāskatos datums, kontrol čiks. 1000, jā, 1000 rindas. Labi. Nu tad ko? Ņemam to papildus failu, metam viņu query'ā, pārbaudām, vai viņš pēc izskata atbilst tam apvienotām. Tikai, nu labi, apskatīsim, kurām apvienotām, kā tur mums bija. Pie atskaits, tad šeit ir rakstīts tā, ka pie tās jau pārveidotās 3 lapu tabulas kaut kādā veidā jāpieskaita vēl 4. lapa, nu vai 4. tabula. Kurā vietā viņu likt? Kur viņam var būt atbilstoši vienāds izskats? To mēs redzēsim query'ā. Tātad, ko darām? Date, taisām no papildus datiem from workbook, 4.3 papildus, imports. Papildus datiem. Tur jau visādi tur ir kolonas jaunas un tā tālāk. Transform. Vispirms ejam uz šo query'u. Tīrām no liekas informācijas. Papildus datiem. Lieka numurs. Numurs, piemēram, pirmais numurs. Nes kāpēc šī tabula ir ar numurēto kolonu. Viņa ir vajadzīga? Nav vajadzīga, jo mēs ejam uz to, lai mūsu tagad tie dati query'ā ir atbilstoši 1., 2., 3. tabulas datiem. Tur numuri nebija, tāpēc to numuru, piedodiet, nafik metam remove ārā. Kolonu nav vajadzīga. Datums pareizs, kods pareizs, summa pareizs un tālāk iet bezgalīgi daudz tukšas kolonas. Atkal iezīmējam datums, ar šiftu piespiežot, iezīmējam līdz summai šo sektoru no 3 kolonām. Labais klikšķis, remove other, izdzēst citas kolonas. Čiks, jā. Tad, izrādās, ka šis ir, ja es paskatos, šis ir no, tur bija laikam 1., 2., 3. mēnesis, te ir no 4. līdz 12. Jā, tad no 4. Nu labi, tas ir tā pēc satura viņus skatot. Tā bija, 3. bija, jā, marts un tā tālāk. Papildus dati. Tad viņi tagad atbilst pēc formas un pēc virsrakstiem tabulai. 1., 2., 3.1, 3.2, 3.3. Tātad mums vajag tagad ko? Iziet visu to ceļu, ko mēs esam izdarījuši ar pirmām 3 tabulām, ar 3 lapām. Apvienot un tad dešifrēt, ar merģot, append un merģ. Kā to var darīt? Tev to var darīt dažādi. Var, piemēram, papildus datus pievienot 3.1 tabulai, piemēram. Kas nebūtu loģiski, vai ne? Jo tas ir janvāris, nu, lai tie oriģinālie viņi stāv, teiksim, kā ir, tā arī paliek. Tagad tā.
Uzdosim tādu jautājumu. A mēs gadījumā nevaram tai summas kvērijām viņu pievienot. Šeit tagad atcerēsimies pēc virsraksta satura. Datums, kods un summa. Skatāmies to summu. Tai summa, kas ir iekšā? Iekšā ir append un beigās merge. Un mums labajā pusē ir visas tās darbības, nu, tā nofiksētas. Es negribu viņu īpaši skatīt, bet ejam pa vienai atpakaļ. Un tai apvienotai tabulai pēc transformācijas atrodam to vietu, kad viņa bija, te ir tā nevis undo, bet nu, viņš pieraksta visas tās mūsu darbības šeit sarakstu veidā. Skatāmies, šeit kaut kas bija, šeit tikai nedzēšām. Šeit kaut kas, šeit kaut kas. Ejam līdz tam, kad būs pilnīgi tas pats. Tā, asors. Sors arī bija tā, un tas. Es viņus tur sortēju kaut kā pēc. Tā, sors. Tad šajā apvienotajā un transformētajā failā pirmajā solī mēs redzam pilnīgi tādu pašu konfigurāciju, kāds ir papildus datiem. Skatāmies vēlreiz. Dati, papildus dati, datums, kods, summa, summa 43, source, datums, kods, summa. Vai mēs nevaram šeit iespraust iekšā? Varam. Tajā solī, kur mēs redzam apvienoto, mēs sakām šeit appendojam. Nu, liekam append to papildus dati. Nostājāmies tur tajā vietā, kur to var, kur atbilst tā konfigurācija. Ejam augšā. Append, nevis new, bet vienkārši append. Viņš mums prasa iespraust tur tajā starp pirmo un otro to papildus datus. Jā, ievietot step vienu soli. Ot, te man ir tādas es varu kļūdīties, varbūt vajadzēs ar otro, bet izmēģināsim. Insert. Tā, tūlīt viņš pajautās, ko ar ko. Tātad divas tabulas, viena tabula, kā te viņi saucās, Q-summa 4,1. Nē. Tas ir pie šīs, jā. Tad mums vajag tagad papildus dati. Nu, it kā loģiski. Mums šajā solī jādabū tagad to tabulu līdz decembra beigām, jā? Labi. Un labi tad, kad nekas nenotiek. It kā nekas te nepamainās. Bet es tagad paskatu. Jā, un ritināt uz leju, ir diezgan gari, teiksim. Jā, viņš tik ātri neaiziet uz to galu. Tāpēc es parasti manipulēju ar to filtra pogu. Paņēmu otrādi secību. Tā, insert. Jā, 31. decembris. Atgriež atpakaļ. Pareizā vai dabiskā, hierarhiskā secībā no 1. janvāra līdz decembra beigām. Viss. Tā. Un tagad galvenais ieraudzīt pēdējā rindā, vai viss ir noticis. Ka viņš izies caur to vienreiz visu to transformāciju. Merge kolumnu. Jā, nekas jauns te neparādās, un es atkal diezgan primitīvi apskatos, vai tas gals
tas papildus datu, beigu datums būs redzams. Jā, ir. Tad viss ļoti eleganti sanāca. Ļoti eleganti, ja? Tādā nozīmē, te ir eleganti, tāpēc, ka es tos datus, 10 kārt visādi, teiksim, tur skatījos, tīrīju un tā tālāk. Nākamajos uzdevumos, vai arī varbūt mājas darbā, es vēlreiz iesaku, izējiet pārbaudiet datus pirms tam, kad jūs viņus metīsiet atpakaļ Excelī, kaut vai ar tādu primitīvo paņēmienu, kā atver filtru, un te nav jāierauga te kaut kāda, teiksim, error vai arī, teiksim, tukšuma nav, teiksim, rindiņas. Tos vajag izmest ārā. Tas ir vienīgās darbības ar rindām, no kurām mēs jau apskatījām, es tur mēģināju remove, ja? Apskatiet remove rows, tur ir tā, no augšas cik rindas var nodzēst, no apakšas cik var nodzēst, var diezgan sarežģīti alternatīvi, tad tas nozīmē aiziet un no kaut kādas 10. līdz 15. rindai nodzēst, tur šausmīgi. Remove errors un remove blend. Jā, tad, lūk, parasti es uz tiem skatos, lai nav paziņojums, jo te dažreiz tā mēs tabulas galvu redzam, šeit zem filtra parasti mēs redzam visu to sarakstu, ja? Un ja tur ir, teiksim, kaut kādas, teiksim, dažreiz formālas, teiksim, es jau teicu, tukšas rindas kaut vai. Tā. Tagad beidzot mēs varam teikt. Tā. Labi, paņemsim. Mēs neesam vēl viņus lādējuši atpakaļ Excelī. Jeb bija. Es neatceru. 4.1 it kā bija. Tā, kur mums ir summa 3. Bet ja mēs viņu paskatīšos. Tā, kas tur bija rakstīts? Mums ir jādabū tikai kopējā tabula. Tā kā mēs varam 4, 3 ir. Kāpēc viņš? Tas ir tā vietā iepriekšējā, kurā bija bezpapildus datums. Kur jūs gribat atspēkāt? Nē, es tagad esmu neziņā, kā viņš tagad reaģēs. Jo viņš piedāvā, teiksim, izveidot jaunajā lapā 4.3, bet kā ielādēt viņu? Labi, es drošības pēc rakstu tēmu. Es pat nezinu, kāpēc viņš to tā man izdarīja. Tagad tā, labi. Es atcelšu. Atcēlu, kas tur ir? Sanāca. Kur man tā pēdējā summa 4 līdz? Jābūt 7,000. Es uzskatu, ka viņš pārlādēja 4.3 un uztaisīja 7,000, neko nepievienoja jaunu. Es tagad redzu, es aizgāju es aiziešu uz to kvēriju. Vēlreiz, tā ir, kā ir, teiksim, tā, kvērijas ir šeit, es pārbaudu, vai tas ir tas, ko es biju. 3.12. Jā, mēnesis, labi. Es spiedīšu vienkārši close and load. Lādē iekšā. Un tagad viņš 4.3 man rāda. Un apskatīšos, kas tur ir. Ir. Tātad, cik tur sanāca līdz kontrol bultiņa uz leju. 7,000, jā, bija 3. Tur bija 6,000 un tad ir 1,000 plus pēdējais. Viss šis uzdevums ir izpildīts. Lūk tā. Jūs man piekritīsiet, ka
īpaši nekā sarežģīta nav. Nu, es jau tā speciāli paņēmu tikai tādus pamatus. Apskatīsim to 4. uzdevumu. 4, 3 un vēl tur lūk, pivot un dashboards. Jā, 4, 4. Kas ir 4, 4? Es viņu neredzu, kur ir 4, 4. Kurš redz, pasakiet. Nesapratu. Jums ir 4, 4? Man nav. Pagad tā, lai es te tā ekstraktēju. Nu, vēlreiz. Nes kāpēc man dati 4 nav te nemaz. Kā tas? Rekomendējums ir teksta fails. Nē, Dati 4, jā, šeit mape. Pašā galā kāda 4. Jā, pababā. Tad mums tajā mapē. Rekrāpšais fails. Bet tas nav teksta fails. Tas ir teksta fails. Atskaite ir dota. Tā, labi. Kā? Datu fails. Tā, vēlreiz. Nu, nes kāpēc man te viņš ir dubultojies. Dati 4. Jā, tad te ir 4. fails. Kas viņš ir? Nu, viņš ir tāpat kā bija. Kurā tā ir? Nu, 3. darbā, kā teksta fails. Skatoties uz viņu, ko mēs darām? Varbūt izmēģinām viņu, kā ielādēt kā teksta failu. Es viņu paņemšu tur, kur viņam vajadzēja būt. Viņš ir tepat ir, jā, ir atskaitīt. Tad mēs esam kur? Mēs esam 4. Tā, šeit mēs ejam date, get date, from file, from teksta file. Es beidzot sapratu, kas tur pa lietu. Ja visi iepriekšējie dati mums bija Excel failā, tad tagad viņš ir kā teksta fails. Nevis teksts Excelī, kā bija 3. bet plikais, nu, teiksim, teksts. Labi, paskatīsimies, ar ko viņš paņem. Dati atskaita 4. Vai te būs kāda starpība starp to, kur bija table? Apskatīsim. Nu. Tā, nu, ko es daru? Es saku transform. Un te mēs redzēsim to pašu līdzīgo, tikai viņš to datumu jau ir pārveidojis par number. Varam izmēģināt datums. Jā, viņš būs datums. Nu, un teiksim, to atlikušo kolonu vajag sadalīt tur 1, 2, 3, 4 kolonās. Preču kods, menedžera kods, reģiona kods un preces kods. Ja? Tad jāizveido 4 kolonas, jāsaglabā, un tad jāpievieno kodus. Kodi, kur mums ir? Kodi 4. Tā. Kodi 4, jā. Kas tur jocīgi? Jā, teiksim, tie kodi te nu viņi ir. Jā, viena plika tabuliņa. Kodi reģions, kodi menedžers. Te ir 3 tabulas. 3 tabulas, jā. Tad mums bija piemērs, kur bija viena tabula. Tagad ir 3 tabulas. Tā, nu tad vēlreiz es aiziešu uz to
from teksts, vēlreiz atskaiti 4. Tur, kur jūs teicāt, ka tur kaut kādas problēmas, tūlīt apskatīsim vēlreiz. Lūk, šeit, jā, transform. Nu, kā viņš tur... Es sapratu, kur bija jums problēma. Tad datums, viņš ir pareizi, viņš pārveido par date. Tas ir loģiski. As new step. Šeit ir apskatiet. Te ir P svītriņa 1. Tad to jāņem kā viens kods. Tad viņam jādala pēc vertikālās līnijas. Ja? Tāpēc mēs šeit splītojam. Kur ir splītojam? Tā splītojam un norādām nevis tomu zīmi, bet šeit ieliekam vertikālo svītru, vertikālo līniju. Un, ok, tad viņš atdala menedžera kods, tālāk splītojam, kas tur bija. Tagad būs tas hashtags, tāds režģis, ja? Tad tur ir jāliek režģis. Jā, un pēdējais, ko jāatdala ar procentiem. Tad arī šeit ir procents. Tad mēs šeit kā kastam tad pārskaņojams atdalītais, mēs ieliekam to, kas mums tā loģiski izskatās. Jā, menedžera kods un skatām pa labi daudzums. Vienīgais, kas te ir, tos nosaukumus vajag pamainīt. Ja? Tad jāiet klik, te ir laikam M kods, otrajā jāatstāj P kods, trešajā jāatstāj preces kods un tai pēdējā, kur ir N, jāatstāj N. Tā kā te, tālāk es neiešu, jā, tad te būtībā nekādu problēmu. Vienīgais, ka dažas tādas, teiksim, papildus nianses. Tā, līdz ar to varētu uzskatīt, ka